atkāpās no Vadima. Vadims uzskata, ka pēc publikācijas presē varēs iegūt Danu. Helēnai rodas plāns, kā tikt vaļā no Danas. Dana kārtējo reizi atraida Vadimu. Zentu pārbiedē atradums kamīnzālē. Vadims gatavojas sagādāt Danai pārsteigumu. Helēna realizē savu plānu. Indulis sola palīdzēt Zentai. Vadimu sakož čūska. Man galva tā kā spainis, tā negrotā nakts liek sev manīt. Varēja iedzert miegu zāles. Vai tas, ko līdzēt, man ir tik kreņķīgs prāts par Ediju? Es nezinu, vai tā vajag darīt. Ko tieši? Iekļaut viņu psihiatriskajā uzskaitē? Tas nozīmē sasniegt viņam biogrāfiju uz visu atlikušo mūžu. Mēs varam sabojāt visu viņu dzīvi. Jā, bet tu saproti, ka viņš tagad bojā mūsu dzīvi. Es jau teicu, ko viņš grib darīt. Viņš grib legalizēt mūsu biznesu un lai mēs atsakamies no visiem izkrāptajiem īpašumiem. Ne, to mēs nevaram pieļaut. Bet ķerties pie tik radikāliem līdzekļiem, piešūt viņam tik nopietnu diagnozi. Labi. Es nezinu, ko darīt. Labi. Tad es aiziešu un vēlreiz ar viņu aprunāšos. Un es viņam izskaidrošu, ko mēs būsim spiest ar viņu darīt, ja viņš nepiekritīs atteikties no tiesībām uz ģimenes īpašumiem. Mēģini. Nu, varbūt, ka viņš tomēr nāk pie prāta. Pretoties un beigt nav jēgas, jo aiz šīm durvīm ir vēl vairākas aizslēgtas durvis. Turklāt es strādāju spēcīgs sanitāri, bet par to jūs varējāt pārliecināties pats uz savu sāci. Ko tu esi šodien tāds nerunīgs, ko? Kas tad, nu? Edi, jūs mani dzirdat, Edi, jūs mani dzirdat, Edi. Čau. Čau. Šodien ļoti daudz darba. Bišķiņ ir. Nu, ko te ķeramies klāt? Lūdzu. Tā, kas tas ir? Pašvaldība mums piedāvā izmitināt Lietuvas turismu operatoru grupu. Viņi grib 30% atlaidi? Jā, ne tikai numuriņiem, bet arī spā procedūrām. Un ko viņi sola mums pretī? Varbūt iekļaus mūsu savos turismu piedāvājumos. Varbūt. Jā, varbūt, es nezinu. Nu, es nedomāju, ka uz to varētu paļauties. Man liekas, ka tās lietas vajadzētu kārtot savādāk. Jo visu vajag ļoti skaidri atrunāt, lai visiem viss būtu skaidrs. Paklau, būtu labi, ja tu domā ne tikai par Lietuvas turismu operatoriem. Ko tu ar to gribi teikt? Es gribētu trusiņas skaidrību, kas notiek. Man vispār ir vērts gaidīt, vai tev patīk tikai Egdijs? Ko? Tur es... Kas? Pakal teiks, ka tev vajag laiku? Tu nevari uzreiz pateikt, kas tad mums viss ir cauri, ko? Māsiņ, ložamo spirtu! Tā es tūlīt jūs atsiešu. Lai tev no sasins ritē. Tā tūlīt mēs jūs dabūsim pie samans, būs viss kā... Laid vaļā! Cik ilgi man būs jāgaida? Es tiešām neesmu pelnījis konkrētu atbildi. Esi? Nu? Nu tad kas? Es vai Edijs? Es nevaru uzreiz tā... Nu, ko tu nevari? Padomā, kā es jūtos? Uz kurien? Es sastrādāšu to piedāvājumu un pēc tam tev atnesīšu. Super. Tu beidz no manis, vai ne? Iedot viņam kaut ko
Jā, citādi pārāk aktīvs. 2 tabletes un būs mierīgs. Pasaukt māsiņu? Nē, es pats iedošu. Nu, jā. Netiekat galā, sauciet māsiņu. Un, ja vēl ko vajag, tad es esmu blakus pa labi. Nu, cirsīgais. Man šitie tavi izlēcieni līdz kaklam. Tu iedzers tabletes, un mums abiem būs no tā labāk. Neko es nedzeršu. Un kā vēl dzersi? Tad nāksies tev piespiest. Aiziet. Aiziet. Čau! Čau! Dari? Ēd tomātu maizīti. Tu arī gribi? Jā. Uztais. Un zini, uzskaistos zaļumiņus ļoti gažīgi. Jā. Kā tev iet? Labi. Dziedi joprojām kori? Jā. Lidija arī? Lidija dzied, Naivars un es. Un mums jau tagad tāda kā sirds lieta. Mēs gatavojam jaunu repertuāru. Vai tad Lidija nedomā braukt prom? Uz kurien? Nu kā uz Turciju? Pieedīt ciemos, atpūsties. Nē? Ko tu gribi zināt? Kas tu vai zāds tev kaut kas? Kas? Piedod, Es vienkārši domāju, varbūt tu kaut ko vairāk zini. Tu nezini, Edijs tiešām ir aizbraucis uz Bet kā lai es tu zinu? Nē, nezinu. Lidija tev neko nav teikusi? Nu, mīļā, mums ir daudz interesantākas lietas, ko apspriest. Gatis man saka, ka Edijs esot aizbraucis uz Turciju, bet man kaut kā ļoti grūti noticēt, jo viņš pazuda ļoti pēkšņi, nevienu nepabrīdinājis, un vēl viņš atstāja savu mobilo telefonu. Gaida, kad iedarbosies tablets. Viņš vienkārši aizgāja. Nu, tas ir dīvaini. Aiziet neko nepaskaidrojot. Un iedomājies tagad man jātic tam, ko Gatis saka, ka viņš esot aizbraucis uz Turciju. Nu, es nezinu, Lidija man neko nav teikusi. Varbūt viņa kaut ko zina. Tu vari viņai pajautāt, lūdzu. Nu, kā es pēkšņi sākšu viņai prasīt? Nu, kā? Tu mēģini kaut kā izvilināt no aplinkus viņai pajautāt, lūdzu, Mildini. Lidija ir mana draudzene, ja? Un es neko no viņas negribu izvilināt, un es to nedaru. Mildi, lūdzu, man paklaus. tiešām vajag... Es viņai neko nejautāšu, ne? Tu nejautāsi. Ne, es nejautāšu. Jā, tad es pat viņai pajautāšu. Plūd. Varbūt padziedās man šūpuļu dziesmu, kamēr es iemiegu, ja tu te sēdi. Ļoti smieklīgi. Galvu pilnīgi dūla. Tas ir tas, ko tu gribēji. Nē, es gribu, lai tu beidzot parakst visus vajadzīgos papīrus. Es neparakstīšu. Labi. Tu tiešām gribi nonākt valsts psihnē. Baranovskis ar paziņām tev norganizēs tādu slimības vēsturi, ka tev bail paliks. Es domāju, kā man ieriebt. Bet ko lai es daru? Tu vecīgi neatstāji man citu iespēju. Daktari tev sastādīs tādu slimības vēsturi, ka tu 10 gadus esi ārstējies privātu klīnikā, ka tev vairāk kārt bijuši šizofrēnijas uzliesmojumi un paranojas lēkums. Tiešām to gribi? Jā, izklausās labi. Stulbēs tāds. Tiešām gribi sasmējot visus papīrus uz mūžu. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien. Es atnācu pateikt, ka Edija telefons ir pie manis. Tiešām? Jā, viņš atstāja viesnīcā, un ja jūs man pateiktu, kur viņš tagad ir, tad es viņam varētu viņu atdot. Es pati viņam varu to atdot. Bet es jau pati arī varu. Bet kur viņš ir? Turcijā atpūšas. Jā, un kur tieši Turcijā? Ar viņu var sazināties? Jā, var, tikai viņš lūdzu neteikt nevienam savu adresi. Kā tā? Nezinu, tā viņš teica. Un arī man nē? Nu, man ir ļoti žēl, ka tās attiecības jums ir izveidojušās tādas, ka viņš negrib tev atklāt savu adresi. Nu, tā tas ir, jā, bet es nevaru laust viņam dot to solījumu. Tas tā kā tev būtu jāsaprot. Jā. Bet to mobīlo dod man, es viņam to nodotīšu.
tas palika manā istabā. Es pēc tam atnesīšu. Nu, labi. Visu labu. Visu labu. Gati, tu zini, kas tikko bija pie manis ienākusi? Ieva un meklē Ediju. Mums ir tūlīt kaut kas jādara, lai viņa nesāk kurķieties un lai neuzoši, ka Edijs ir klinikā. Čau, Adīv! Kā tev ir? Labāk? Slikti. Kā slikti? Ārste teica, ka no tevis izpumpējuši čūsku indi. Есть еще одна змея, Хелена, которая хотела своего отца убить. Un ko tu runā? Viņa tev mīl. Bet Danu viņa ienīst. Gribēja nogalināt mūsu abus. Kas tev tās par fantāzijām? Nu, viņa ienāca numuriņā, kur jūs bijāt ar Danu. Tas nenozīmē, ka viņa ielēja tur čūsku. Bet viņai tu tici? Jā. Jā. Varbūt pats to gribēja izdarīt. Ko tu runā? Jā, izdomāju to abi ar Helenu. Tev arī Dana nepatīk, a? Ko tu runā? Kas tev čūska indi smadzenēs sakāpusi? A? Ču. Kuku. Čau. O, atsalo, puča. Tev sūtījums. Kāds sūtījums? No kā? Es nezinu, kurjeris atnesa lika nodot. Ievai, piemēram, man neko tavs vārds rakstīts. Tu jau nav norādīts, kas sūta. Un tad? Dīvaini, bet es nekādu sūtījumu negaidīju. Nu, atver vaļā, pēc satura sapratīs. Ver. Austrumu saldumi. Tāpēc tā pats ir tik saldas maršruti, kad pēc viņi nes. Kas tad tev sūtīja? Edijs. Ja nu labi, ar tevi viss būs kārtībā. Čūska atrasta pretinde, noķerta. Citreiz esmu dzirdējis, ka tas pat labi imunitāti izstrādājas. Ārsts teica, nekāds saka nebūs. Nebūs. Visu laiku jādomā, Par ko? kas to izdarīja. Nu, kas tu izdarīja? Varbūt tas tāds no kaut kurienes izmuka vienkārši. Tāpat ierāpoja, numuriņā, atrāpoja. Ага. Чушка пати atrada Danas gultu. Что ты из меня идиота делаешь? Da nu labi, liktenis varbūt zvaigznēs ierakstīs. Varbūt sakritība? Nē, es taču zinu. Jūs visi Danu ienīstat. Visi. Jā. Idioti. Bet to saldumus tu tak neēdīsi, vai ne? Nē, bet tu gribi? Nu, Ņem, cienājies. paldies. Bet tad. Līdz lobos, bet par garšīga. Kas noticis? Nekas. Nē, kaut kas slikts bija rakstīts kartītē. Nē, kāpēc? Edijs tiešām ir aizbraucis uz Turciju, un viņam viss ir kārtībā. Nē, jo viņi beidz. Es tā redzu, ka tava salduma kārba nav nemaz tik salda. Un man kā draugam izstāsta, kas noticis. Edijs tiešām par mani ir gājis. Kā tā? Viņš man atdeva viesnīcas naudu. Viņš teica, ka mīl mani, ka grib būt ar mani kopā, Bet, kur problēma? bet tad viņš nepabrīdinot vienkārši ņem un pazūd. Aizbrauc atpūsties uz Turciju. Duraks, ka duraks, bet ko viņš šajā kartītē raksta? Sveicieni no Turcijas. Viss? Nē, vēl viņš raksta, lai es viņam aizsūtot uz Turciju viņa mobīlo telefonu. Rīksnes nāc uzkopt. Jā, nāc iekšā. Vai Dievi, kas tad te ir? Es skatos, man te darba netrūkst. Labi, es iešu, varu brīvi darboties. Nu, bet kas te notiks? Citaki tā kā pēc viesuļvētras jūs to izdarījāt, vai? Man tev nekas nav jāpaskaidro, vienkārši uzkop, jā?
kā Ieva, man jau šķiet, un es esmu pārliecināts par to, ka Edijs vienkārši tevi nenovērtē. Tiešām nesaprotu, ko par viņu domāt. Ko domāt? Nu, viņš bija kretīns, un kretīns arī paliks, saproti? Tā laikam taisnība. Jā, nu. Ko tagad darīsi? Ko? Ko darīsi? Nezinu, strādāšu ar papīriem, rakstīšu kaut ko. Nu, tu kaisiem labāk kaut kur, uz kino, padējot. Tu domā, ka mēs abi divi kopā? Ja? Nē, es nevaru. Okay. Piedod, jā. Protams. Nē, skaidrs, tur